Labs vakars visiem! Jauns vakars, jaunas enerģijas. Šodien man visu dienu neliek mieru domas par bailēm. Par, teiksim, ne pašas bailes man ir, bet man ir vairāk tā kā informācija par bailēm, kuras grib tikt laukā. Tad es padalīšos, pastāstīšu, kas man tur ir. Pirmām kārtām gribu pateikt paldies par labiem vārdiem, kas man bija iepriekšējiem video. Kasparam, jeb Oskaram, kā nu tur pareizāk ir, Kaņāk Kasparam, Elīnai, Montvīdam un Pju. Taks. Šo mēģināšu runāt kodolīgi, mazliet īsāk un protams, skaļāk. Sīmāties, kā video padarīt skaļāku. Būs vieglāk klausīties. Stāstīšu atbildes uz 4 jautājumiem. 3 jautājumiem. Pirmais jautājums, kas ir bailes? No kā rodas bailes? Un ko ar tām bailēm iesākt? Tas, ko es stāstīšu, tas ir no personīgās pieredzes. Tas nav izņemts paragrāfs no grāmatas, kuras vienkārši atstāstu. Tas ir tas, kā es to redzu, tas, kā es to jūtu, un tas, kā es to esmu piedzīvojis. Es šo stāstīšu no 3 pusēm. Pirmā puse būs intelektuālā, otrā puse būs emocionālā un visbeidzot būs intuitīvā. Tāks, kas ir bailes? Tas būs pats vienkāršākais un tā būs gan kā definīcija. Bailes ir reakcija. Tā ir emocionāla reakcija, pretdarbība, kas vienmēr rodas no ārējās pasaules ietekmes. Bailes vienmēr balstās uz izvairīšanos, uz kaut kā apiešanu ar līkumu. Bailes vienmēr sakņojas pagātnē. Tās, teiksim tā, mūsu pagātnē mēs bailes veidojam no kaut kādiem notikumiem, vai arī par to pastāstīšu otrajā punktā, kā tās bailes rodās. Tad bailes nāk no pagātnes, un tās uzmanīgi vēro mūsu nākotnes projekcijas. Un tiklīdz nākotnes projekcijā viņa atrod notikumu, no kā šis bailes cenšas izvairīties, notiek pretreakcija, notiek konflikts, un tas ir tas, ko mēs tur piedzīvojam. Bailes strādā zemapziņā, tāpēc no kognitīvā līmeņa tās ļoti grūti atrisināt. Piemēram, ja cilvēks baidās no augstuma, uzkāpšanas krēsla, tam varētu būt liels pārbaudījums. Tagad jautrā daļa. Kur bailes rodas? Un šī daļa ļoti būtiska, lai tu saprastu, ja tu jūties, ka baļi tavā dzīvē pārāk daudz. Ja tu gribētu dzīvot vidē, kur baļi nav vispār. Viss no tevis atkarīgs. Es redzu 3 veidus, kā bailes var nonākt cilvēku prātā. Pirmais veids ir ļoti vienkāršs. Tie būtu bioloģiski instinkti. Piemēram, tu pasties mazu bērnu, nogranda pērkons, liels troksnis, viņš sāk raudāt, viņam nepatīk. Vai arī, teiksim, bērns ierauga suni, kurš rej, viņam arī nepatīk troksnis, tur ir niknums, instinkti rāda, ka tur nebūs labi. Un tur varbūt iedziļināsimies citā video. Šeit man interesē 2 pārējie punkti. Otrs punkts ir par to, kā bailes cilvēks rada sev pats. Un trešais veids, kā bailes var nonākt cilvēkā, ir no citiem cilvēkiem. Kā citi var šīs bailes iedot un cilvēks to pieņem un uzskata, tā būs manas bailes. Tā. Vislabākais veids, kā pastāstīt par to, kā rodas bailes, ir uztaisot apmācību, kā radīt bailes. Pieņemsim, jūs gribat baidīties no arbūza, no liela, sarkana un zaļa arbūza. Un jums dzīvē traucē, ka jūs no viņa nebaidieties. Sāksim baidīties. Kā to dara? Tu paņem milzīgu arbūzu, noliec viņu istabā uz galda. Tad tu velti minūti, lai šo arbūzu skatītos un domātu. Viss, kas notiks tālāk, būs šī arbūza ietekmē. Pēc tam
tu sāc strādāt pie savām emocijām. Mērķis ir panākt, ka tu jūties pēc iespējas nelaimīgāks, pēc iespējas vientuļāks, lai tev rodas emocijas kā kauns, kā vainas apziņa, kā pamestības sajūta, lai tu jūties, ka tu esi izdarījis kaut ko briesmīgu, kaut ko tādu, ko tu nekad nevarēsi salvot, ka visa pasaule sabrukusi. Sajūt šādas emocijas, fokusē šādām emocijām, jo košāks viņas būs, jo labāk baila tev sanāks. Lūk. Kad šī emocija radusies, tad sāc strādāt pie tā intelektuāli. Tu sāki pie visām šīm emocijām vainīgas bailes. Kā es kaut ko varēju tik stulbi izdarīt, ka man ir tik stulbas emocijas? Kāpēc arbūs dara tik ļaunas lietas ar mani? Kad es jau šajā emocionālā stāvoklī, tad ir ļoti viegli taisīt pilnīgi jebkādas neloģiskas domu ķēdītes, kas novest pie tā, ka arbūs pie tā visa vainīgs. Kad tas ir izdarīts, sako ļoti, ļoti būtisks solis. Tātad mēs esam stāvoklī, kad ir ļoti, ļoti slikti, ir arbūs pie visi vainīgs. Tagad mēs centīsimies to visu apspiest, jo baļu pamatā ir apspiestas emocijas, apspiestas sliktas emocijas, negatīvas emocijas. Un, ja kādā brīdī viņas izlaid laukā, tad tā baila tik labi vairs nesanāks. Tāpēc to visu vajag apspiest. Vislabākais veids, kā apspiest tādas lietas, ir aktīvi par to nedomāt. Domāt par to, lai par to nedomātu. Censties nevis izlaist laukā šīs emocijas, bet gan censties uzspiest tam virsū kaut kādas labas emocijas. Piemēram, var skatīties filmas, var sākt ēst, var sākt staigāt apkārt ar draugiem. Un galvenais, lai tās emocijas paliek tur iekšā. Kad emocijas tur paliek iekšā, pēc kāda brīža viņas sēž uz zemapziņu, un tad viņas tur stipri labi nostiprinās, un ja dienas beigās tu esi izdarījis veiksmīgi, tu būs radījis lielisku baili no arbūza, no kuras tev būs grūti tikt vaļā. Tā ir pirmā metode. Otrā metode, kā tikt pie bailēm, ir pārņemot tās no citiem cilvēkiem, ja pieņemot tās no citiem cilvēkiem. Ļoti daudz bailes mums rodas bērnībā, un es izmantošu līdzīgu metodi demonstrācijai, jo tā ir vienkārši ļoti efektīva pieeja. Tas, ko es stāstīšu, būs ļoti šausmīgi. Es to esmu piedzīvojis ar sevi, ar citiem cilvēkiem apkārt, un man, teiksim tā, ja es to skatos emocionāli, man sažņaudas sirds, kad tādas lietas notiek, bet davai no brīža uz brīdi pastīsimies to no malas un padomāsim kā tādi intelektuāli manipulatori. Kā mēs varētu tagad panākt, ka mazs bērns, viņam rodas bailes no kādas konkrētas lietas, teiksim, neloģiskas lietas. Izvēlamies lietu, tā būs palikšanās gaisā. Davai panāksim, kad bērns baidās no palikšanās gaisā. Kā to izdarīt? Pirmais solis. Vajag sagaidīt, ka bērns palicās gaisā no brīva prāta neko ļaunu nedomādams. Tad mēs sevī radam milzīgu daudzumu dusmi un baļu emocijas. Mēs šīs emocijas izpaužam ar vārdiem, izpaužam ar kustībām, izpaužam ar vienkārši savu enerģētiku, ar savu auru, tā, lai šo bērnu iespaido. Kad tas ir izdarīts, teiksim tā, notiks divas lietas. Pirmā lieta, bērns būs nošokēts, un viņš, teiksim tā, šādā šoka stāvoklī, viņam brīdi izslēgsies augstākās kognitīvās spējas, viņš nevarēs tik labi apstrādāt ienākošo informāciju. Otrā lieta tāda, kad viņam radīsies, šī baiļa enerģija un dusma enerģija, viņā radīs pašam šīs bailes, kas pārņems visu viņa enerģētiku, viss viņam paliks tādā baļu struktūrā. Viņam sažņauksies kakls, tur šeit pie sirds būs ciets, tumšs un citas baļu izpausmes. Lūk, tad tajā brīdī šāds manipulators, viņš var sākt stāstīt loģiskas ķēdītes, kuras var pat nebūt pilnīgi loģiskas, bet tā kā bērns tādā stāvoklī, viņam tas viss aizies.
Nu, visefektīvāk tas ir tad, ja bērns ir atkarīgs no šī manipulatora un ja tas manipulators ir bērnam autoritāte. Nu, lūk. Kā tas ir izdarīts? Bērnam būs iesakņosies šāda informācija. Un jo sistemātiskāk un biežāk to darīs, jo labāk bērnam būs nodevis šīs neloģiskās bailes. Un es esmu redzējis, ka no paudzes paudzē vecāki bērniem nodod neapzināti šādas neloģiskās bailes. Varbūt arī kaut kas ir vairāk loģika, kaut kur mazāk loģika, bet šādas bailes tādā veidā tiek nodotas. Jo cilvēki, ja viņiem pašiem bailes, viņiem grūti tās nenodot tālāk. Tas tāda kā slimība paliek. Teiksim, iedomājies, tev ir bailes no ūdens, tev ir bērns, un kad redzēs, ka bērni pie ūdens, tev radīsies šī emocija. Un varētu būt grūti nepārsūtīt šīs emocijas tālāk. Ja cilvēkam uznāk dusmas, tad tas parasti notiek automātiski. Nu, lūk, mēs esam atklājuši 3 metodas, kā bailes nonāk ķermenī. Ja bailes nonāk prātā, tā būtu precīzāk. Tālāk ir interesants faktors. Teiksim, ja tu esi manipulators un gribi manipulēt lieliem cilvēkiem. Lieliem cilvēkiem bailes jaunas ieviest ļoti grūti. Tas ņem laiku, tas ņem spēku, un tad tev ir jābūt tā kā īpašā, teiksim tā, īpašā lomā šā cilvēka dzīvē. Bet ko tu vari darīt labāk? Tu vari izmantot viņa eksistējošās bailes, lai būvētu loģikas ķēdīties jaunas bailes. Un lielā daļā gadījumu cilvēki to pat nepamana. Viņi vienkārši sāk domāt, bet tik loģiski. Viņš aiziet uz kultu un viņam stāsta, ka ja viņš nesakos tādam un tādam svētajam, tad viņš nonāks ellē. Un tās bailes patiesībā ir sakņojušās no pavisam citas lietas, bet ar loģikas ķēdītēm šie cilvēki pārliecina, ka arī šī situācija attiecas tām bailēm. Līdz ar to tām bailēm būtu jāapsargā no šīs situācijas. Un tad šīs bailes cilvēki iespaido. Un viņš, teiksim tā, dara visu, lai no tā izvairītos. Kas ir, teiksim, tur sako viņa svētajiem rakstiem un dara visādas tādas lietas. Lūk. Bailes šādā veidā cilvēka ienāk iekšā. Tālāk. Ko ar šīm bailēm iesākt? Pirmām kārtām varētu neko neiesākt. Ja tev tās bailes patīk, lai viņas sēž viss kārtībā. Otrais variants ir kaut ko sākt darīt. Ir 3 galvenās metodas, ko cilvēki lieto. Tā kā, ja viņam apnīk, viņiem tik daudz baiļu. Pirmā, teiksim tā, sāksim 0. metodi. 0. metode vienkārši tu visu ignorē un tev vienalga. Tā kā tu vienkārši tam nepievērš uzmanību. Pirmā metode ir, teiksim tā, domāšana. Tu domā, kāpēc es no tā baidos? Kāpēc es baidos no ūdens? Kāpēc es baidos no pērkons? Tas taču man neko slikti nenodarīs. Un tad katru reizi, kad baidies, domā, ka bet viss taču būs kārtībā, es taču esmu drošībā. Taču tas nav loģiski, kā es jūtos. Un tas var mazā mērā to visu ietekmēt, bet parasti tā loģika tik daudz nepalīdz. Bet tas ir labāk nekā nedarīt neko. Tas tā kā pirmais solis. Otrais variants, ko cilvēki dara, ir drosme. Drosme, tas ir tā, ka tu baidies no kaut kā, tu baidies no ūdens, bet tu saki, nē, es tomēr iešu peldēties, nē, es tomēr stāšos pretī savām bailēm, un es to izdarīšu, es to pārdzīvošu, un tad 10 reizes, kad būšu nopeldējies, man tās bailes jau būs mazākas. Un tās man vairs netraucēs dzīvot. Tā ir cita pieeja. Tā ir jau labāk par vienkārši intelektuālo pieeju, jo tu tiešām saskaries ar šīm emocijām, un tu, teiksim tā, tu daļai viņas var sākt laist laukā, un tu saproti, ka tu neesi tās bailes ir kaut kas, kas tevi cenšas ietekmēt, bet tev šīm bailēm nav jāpakļaujās. Ir trešais variants arī. Un trešais variants ir, tāpēc, ka otrais variants nav pilnīgs. Otram variantam ir mīnusi. Pirmais mīnus otram variantam ir tāds, ka tā ir pretestība, tā ir pretošanās, tas ir konflikts. Bailes iet vienā pusē vai otrā pusē, tev vajag daudz spēka, un tavs mērķis ir vienkārši ignorēt šīs bailes, darīt visu to, ko tu vēlies, un tas var sanākt tāds kā kariņš mazliet.
bailes valk uz vienu pusi, tu ej uz otru pusi. Un tad dažreiz uzvar viens, citreiz uzvar otrs. Man vislabāk patīk trešais variants. Trešais variants nozīmē pastīties to visu savādāk. Teikt domāt par bailēm, kā tas būtu traucēklis, kā tas būtu kaut kas slikts. Baiļu enerģija nav absolūti nav nekas slikts. Es nesen pret dažām dienām izdomāju, ka es gribu sajust baiļu enerģiju. Un tad es sāku domāt, kādas situācijas man šo baiļu enerģiju rada. Un atradu situāciju, un tad es sajūtu šīs emocijas. Tad es sajūtu, krūšu kurvī baidos sajūtu pavēderē, tādu riktīgu saspringumu. Viss šeit kā klāt, tāds sasprinds, sagājis ciets, pakausīs šeit sagājis ciets, vēsums nāk, sviedri nāk, elpošana pātrinās. Un tā ir, ja tu tam neprotās, ja nedomā, ka tā ir slikta lieta, un ja tu to nesaisti ar kādiem notikumiem, kā teiksim, tas ir tāpēc, un man no tā jābēg un tādā garā, tu to reāli vari izbaudīt. Tas ir patīkami. Un vienīgi lieta tāda, ka, teiksim tā, baiļu enerģijā ilgstoši atrasties ir kaitīgi. Ķermenis nerēģē labi, enerģētika nerēģē labi, un, tas līdzīgi tā kā kaut kādas, nezinu, tur varētu salīdzināt tur dzeršanu, tur smēķēšanu. Ir lietas, tas dod kaut kādu labumu, tas dod kaut kādu pieredzi, bet ilgstoši, tas nav veselīgi cilvēkam tādā veidā atrasties. Bet bailes pašam sev nav slikts. Es bailes redzu kā savu draugu. Kā bailes varētu būt labākais draugs. Pirmkārt, es pats viņu esmu vai radījis, vai es viņu esmu pieņēmis no citiem cilvēkiem. Un baiļu mērķis nav man darīt pāri, baiļu mērķis man ir pasargāt. Un viņi to dara vislabāk, kā viņi to prot. Un tad tu domā, teiksim tā, ja tu nesaproti, kāpēc no kaut kā baidies, visdrīzāk tas tāpēc, ka tu ar savām bailēm esi tālu. Jūs esat tā kā tālu cilvēki, iespējams no tām savām bailēm beidz, iespējams no savām bailēm kautrējies, vai tev ir kaut kāda vainas apziņa. Viss šīs emocijas tev tā kā uztais tādu kā distanci no bailēm, un bailes tev netiek klāt, jo bailes patiesībā draudzīgas pēc dabas, bet jo vairāk tu tās bailes ar savu spēku rudīs projām, jo vairāk ar lielāku spēku viņas gribēs nākt atpakaļ. Un ja lielāka agresija būs pret bailēm, arī lielāka agresija bailes nāks tev virsū. Tā vienkārši tā dinamika ir. Ja tu virzies otrā virzienā, ja tu skaties, bailes, tu esi manas dzīves sastāvdaļa. Tu esi tāds, iedomājies, es tagad braukšu lidmašīnu uz Āfriku, man blakus atrodas bailes. Ja viņas ir, labāk iepazīšos, labāk izpratīšu, kā viņas tieši strādā. Un vislabāk tu izdarīt tā, sākot runāt ar savām bailēm. Tu paprasi. Kā tu jūties? Kādā vidē tu vislabāk varētu izpausties? Ko tu man gribi pastāstīt? Ar kādu nolūku man tu visu stāsti? Un tev tā kā var rasties tādas kā rūpes par bailēm, lai bailes jūtas labi, lai bailes jūtas pilnīgi, lai viņas var piepildīt savu dzīves jēgu, jo tu šeit atnācis, es piepildīt savu dzīves jēgu. Tad, lai arī bailes piepildīt savu jēgu. Lai viņas, bet, teiksim tā, ja tu par šīm bailēm pretojies, gan jau nespratīs to viņa jēgu, bet jo vairāk runās, jo vairāk sapratīs. Lūk, šāda sirsnība, šāda mīlestība, tās bailes tiek ļoti, ļoti, ļoti transformētas. Un tādā veidā, ja tu satuvojies ar savām bailēm, tu esi spējīgs, teiksim tā, ietekmēt šīs zemapziņas programmas, kuras tu pats esi vai nu pieņēmis, vai arī pats sev esi uzstādījis. Un tad tu arī izvēlēties, vai tu vēlēsies, lai šīs programmas mainās, kļūst kaut kādas specifiskākas, vai arī tu izvēlēsies, man tās bailes nevajag. Teiksim tā, man tās bailes nevajag, man tās mazliet agresīvi klausās. Precīzāk būtu tā, man šīs bailes bija vajadzīgas kādu laiku, jo savādāk viņas nebūtu radījis, un tagad jūtos, ka mēs varam iet katru savu ceļu, ka viss ir kārtībā. Un tā tu var izdarīt.
Un tad ir mierīgāk, tad ir sirsnīgāk, tad ir siltāk. Un labākais tas, ka, ja tu esi saiknē ar savām bailēm, neviens manipulators vairs nebūs spējīgs šīs bailes izmantot par tevi, jo tavu draugu nevar izmantot par tevi, tavu ienaidnieku var izmantot par tevi. Nu, lūk. Tāpēc es jums aicinu, cilvēki, izmantosim trešo variantu. Nebeigsim, nepratosimies, bet draudzēsimies. Nu, lūk, tas bija tā, no emocionālā skatu punktu vairāk. Un tagad mazliet no intuitīvā par bailēm. Bailes ir kā tāda zila gaisma. Es redzu bailes kā zilu gaismu, citreiz kā pelēku, citreiz kā brūnu. Viņas apvijās cilvēka orgāniem, ap sirdi, ap kaklu ļoti daudz apvijās. Ap kaklu apvijās tādā veidā, kad tā ir sajūta, kad nevar parunāt, ka vienkārši aizņaudās viss ciet. Cilvēks baiļu enerģijā ļoti, ļoti tālu no savas pats būtības. Viņš nedzird, ko viņam saka, un viņš dzīvo instinktos, viņš dzīvo prātā. Bailes rada lieta tāda, ka bailes ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, ja cilvēks dzīvo tā, kā viņš dzīvo līdz šim. Bet cilvēks nekad nevar pavisam atbrīvoties no bailēm, kamēr viņš nepieņem bailes kā vērtīgu, kā vajadzīgu, kā svarīgu, kā draudzīgu sastāvdaļu savā dzīvē. Nu tā. Paldies par klausīšanos. Tagad jūtos mierīgāk. Teiksim tā. No rīta pamodos, man tāda sajūta, ka gribās pastāstīt par to visu, kas man iekšā sēž. Un man tāda kā bumba sēdēja iekšā. Un tagad es runāju. Un paliek vieglāk, paliek labāk. Un vairs nav tas, ka tagad kaut kas jāstāst. Tagad var mierīgi atpūsties, iet gulēt. Varbūt kaut kas jauns atnāks, tad jau redzēs. Man patīk to visu stāstīt. Stāstot to visu, es pietuvojos savam eņģelim, savai patiesai būtībai. Un iepriekš man bija problēma ar to, ka es neļāvu izpausties tam, kas esmu. Tagad es to daru vairāk un vairāk, un jūtos labāk un labāk. Man prieks. Labu vakaru, labu veiksmi. Tas bija Andris.